Labdien! Mani sauc Līva, un es parunāšu par ekonomiku, jo nesen, tikko pirms nedēļas, esam publicējuši jaunāko Swedbank ekonomikas apskatu, un tāpēc varam spriest par to, kas gaidāms nākotnē, kā arī to varbūt kādi izaicinājumi uzņēmējiem ir visdrīzāk gaidāmi tuvākajos gados. Tas, ko redzam šobrīd, un tas, par ko 25. gadā esam ļoti daudz runājuši, protams, ir šī virkne ar ģeopolitiskajiem un ģeoekonomiskajiem izaicinājumiem. Viens no tiem, par ko visvairāk esam apsprieduši, noteikti ir tarifi. Un šis vidējais tarifu līmenis ASV importam, ja pirms gada mēs vēl runājām par aptuveni 2,5% tarifu, kas ir ASV preču ASV importētajām precēm, tad šobrīd jau, Jēlas universitātes novērtējumā šis tarifu līmenis ir aptuveni 18%, kas ir kaut kas tāds, ko mēs redzējām tikai 1930. gados, tā kā pirms diezgan krietni ilga laika. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē lēnāku pasaules tirdzniecību, pilnīgi noteikti. Un arī turklāt ir diezgan liela neskaidrība. Kaut gan mēs šobrīd jau zinām, ka ir vienošanās starp Eiropas Savienību un ASV, ka mūsu tarifi, kas attiecas uz mums, ir aptuveni 15% apmērā, bet jāsaka, ka neskaidrība nav daudz mazinājusies. ASV šobrīd augstākā tiesa izvērtē vai daļas no šo tarifu leģitimitāti. Mēs redzam atsevišķus jaunus paziņojumus ASV prezidenta Trumpa sociālajos tīklos, tā kā tieši kādi šie tarifi būs, par to mēs nevaram būt droši, bet mēs varam būt diezgan droši, ka tarifi un augstāki tarifi nekā pērn ir noteikti sagaidāmi. Un ar to tā ir tā jaunā realitāte, ar ko jārēķinās. Ko mēs esam redzējuši Latvijas eksportā, tā rezultātā ir, ka eksports uz ASV no Latvijas ir kritis par 13% trešajā ceturksnī pret iepriekšējo gadu. Tā kā ietekme šajā gadījumā ir redzama. Bet jāatcerās, ka kopumā mūsu eksports uz ASV veido nedaudz virs 1% no IKP. Tā ir salīdzinoši neliela daļa no mūsu ekonomikas. Tā kā tiešā ietekme nebūs ļoti būtiska, bet varētu būt būtiskāka šī netiešā ietekme caur Eiropas Savienības izaugsmes bremzēšanos un varbūt augstāku konkurenci citos tirgos. Bet jāsaka, ka ekonomika šogad kopumā ir pozitīvi pārsteigusi. Mēs esam redzējuši īstenībā ekonomikas izaugsmi. Virknē valstu izaugsme ir bijusi pat varbūt līdzīga vai pat spēcīgāka nekā 24. gadā. Un par spēcīgāku izaugsmi mums ir īstenībā jārunā tieši skatoties uz Baltijas valstīm, kur Igaunija un Latvija, kas pērn bija tādā stagnācijas stāvoklī, šogad ir spējuši augt. Un arī skatoties ceturkšņu izteiksmē, redzam, ka ekonomikas Igaunijā un Latvijā pamazām sāk atkopties, kur pretīm Lietuva turpina savu izaugsmes ceļu. Protams, ietekme no tarifiem uz ekonomiku visdrīzāk ir vēl tikai gaidāma. Visu mēs noteikti neesam redzējuši, bet kopumā šis gads ir sācies diezgan labi. Darba tirgus ir bijis arī ļoti noturīgs. Neskatoties uz šo stagnācijas laiku Latvijas ekonomikā, darba tirgus ir bijis spēcīgs, bezdarbs ir varbūt nedaudz kāpis, bet kopumā situācija ir laba un algu pieaugums ir turpinājies. Algu pieaugums gan ir varbūt nedaudz sabremzējies no tā, ko mēs redzējām 23. un 24. gadā, bet tas joprojām saglabājas diezgan spēcīgs pie 8%. Un tas, protams, ir tāds, šo var skatīties divējādi. No vienas puses tās ir labas ziņas. Tās ir labas ziņas patērētājiem, jo patērētājs redz straujāku algu kāpumu, it sevišķi neto algas, kas ir augušas pat vēl straujāk nekā bruto algas, pateicoties darbspēka nodokļu reformai. Neto algu kāpums ir strauji, augstāks nekā inflācija. Patērētāju pirktspēja aug, un mēs redzam arī, ka iedzīvotāju noskaņojums ir pakāpies jau virs nulītes, kas ir virs ilgtermiņa vidējā, un tās ir pozitīvas ziņas. Tomēr no tāda darba devēja puses, protams, šīs ziņas tik pozitīvas nav, ka algas turpina augt un turpina augt strauji, un arī nākotnē, kā redzat, mūsu prognozes ir par samērā strauju algu kāpumu arī tuvākajos gados. Un tas liek uzdot jautājums par konkurētspēju un konkurētspējas izaicinājumiem. Un tad, kad domājam par konkurētspēju, tad viena no tādiem rādītājiem, uz ko mēs skatāmies, ir eksporta tirgus daļas.
Un kopumā pasaulē Latvijas eksporta tirgus daļas pasaules importā vēsturiski ir augušas. Mēs redzam, ar dzelteno līniju visu laiku ir bijis šis kāpums. Bet kopš 23. gada aptuveni vidus mēs redzam, ka tirgus daļas eksportā ir nedaudz sarukušas, konkrētāk par 13%. Mēs paskatījāmies, kas tad to nosaka. Un šo tirgus daļu kritumu nosaka īstenībā kritums diezgan lielā daļā valstu, un viens no būtiskajiem ietekmējošiem faktoriem noteikti ir tirgus daļu, ir tieši šis samazinājums, kas ir vērojams uz Krieviju. Jo Krievijas tirgu mēs esam nevis zaudējuši konkurētspēju, bet no Krievijas tirgus mēs esam vai nu sankciju vai eksporta ierobežojumu dēļ, vai arī vienkārši tādas voluntāras un brīvprātīgas atteikšanās dēļ aizgājuši prom. Un tā rezultātā tas ir viens no tādiem lielajiem skaidrojušajiem iemesliem, kas nosaka visu to kopējo tirgus daļu samazinājumu. Bet tas nav viss. Arī tirgus daļas kopumā pasaulē ir kritušas arī tādēļ, ka pārējās Baltijas tirgus ir noteicis šo samazinājumu. Arī Ziemeļvalstis ir daļa no šī skaidrojošajiem faktoriem. Tā kā no vienas puses, vai, ja mēs skatāmies šo tirgus daļu kritumu, vai tas nozīmē, ka mēs esam jau zaudējuši konkurētspēju, gluži tā teikt nevar, tieši tādēļ, ka liela daļa no krituma skaidro tādi ģeopolitiski apsvērumi vai ģeopolitiskas izvēles, bet no otras puses arī citās mūsu noieta tirgos mēs redzam šo negatīvo efektu uz kopējo tirgus daļu pazemināšanos. Un vēl viena lieta, jā, mēs esam zaudējuši šo Krievijas tirgu, bet acīm redzot, mēs arī neesam spējuši īsti šo tirgu aizvietot, neesam atraduši pietiekami labas alternatīvas, kas nozīmētu, ka varam varbūt noturēt šīs tirgus daļas. Diemžēl šīs tirgus daļas mums ir pazudušas, kas var sākt liecināt jau par konkurētspējas problēmām. Tāpēc noteikti šis ir izaicinājums nākotnē, it sevišķi kontekstā ar to, ka algas turpinās samērā strauji augt. Bet no tādas, ilgtermiņa skata atpakaļ uz to, ko redzam tieši šobrīd, tad Latvijā 3. ceturksnis kopumā ekonomikā izskatās labi, lai gan IKP dati vēl nav, bet mēs redzam, ka būvniecībā strauji kāpums, apstrādes rūpniecībā varbūt svārstīgs, bet arī ļoti spēcīgs pieaugums, arī mazumtirdzniecība, kas ilgstoši ir svārstījusies ap nulli, arī šobrīd mazumtirdzniecībā redzams tāds ņiprāks uzrāviens. Un arī, ja paskatāmies uz noskaņojumu uzņēmumu pusē, ko šīs ir aptaujas, ko veids katru mēnesi Centrālās statistikas pārvalde, tad redzam, ka noskaņojums ekonomikā kopumā ir pirmo reizi kopš kara sākuma, kopš pilnmēroga iebrukuma, ir pakāpies virs nulītes. Tātad šis pelēkais stabiņi pirmo reizi oktobrī pārkāpa nulles atzīmi. Gan iedzīvotāji ir optimistiskāki nekā ilgtermiņā vidēji, gan ekonomikas, visi dalībnieki kopumā, arī uzņēmumi ir nedaudz optimistiskāki nekā ilgtermiņā vidēji, kas noteikti ir pozitīva lieta. Kopumā 25. gads joprojām, Eiropā paiet tādā dzeltenīgās krāsās, tomēr tādā diezgan ar tādu piesardzīgu skatu. Mēs skatāmies uz Eiropas izaugsmu un sevišķi uz mūsu to partnervalstu izaugsmi šogad vēl. Bet 26. gadā gan Baltijas valstīs redzam, ka izaugsmi varētu drusciņi labāk sasparoties, gan arī mūsu tajos tiešajos svarīgākajos partneros. Tā skaitā Ziemeļvalstīs izaugsme varētu būt nedaudz labāka. Eiropā kopumā izaugsmi visvairāk veicinās tieši iekšējā patēriņa sasparošanās, bet, protams, savukārt tarifi, tas būs tāds negatīvā vilkme, kas vilks Eiropas attīstību uz leju. Latvijas IKP tuvākajos gados pēc mūsu prognozēm augst vēl nedaudz ņiprāk nekā 25. gadā, bet jāsaka, ka, protams, šo risku ir visnotaļ daudz. Ko redzam inflācijā? Inflācija kopumā šogad Eiropā ir bijusi ļoti, ļoti tuva 2%, kas ir šis Eiropas centrālās bankas noteiktais mērķis. Un ko tas ir nozīmējis? Tas ir nozīmējis, ka Eiropas centrālā banka ir bijusi spējīga arī šīs likmes laist uz leju, un visu šo gadu mēs esam redzējuši šo likmju kritumu, un šobrīd mēs esam ļoti tuvu likmju zemākajam punktam. Tirgus domā, ka vairs likmes ECB nemazinās, Swedbank ekonomistu prāt varētu būt vēl viens likmju samazinājums martā gaidāms. Bet jebkurā gadījumā lielākā daļa no krituma noteikti ir beigusies, un daudz zemāku Eiriboru mēs diez vai varēsim sagaidīt.
Latvijas pusē inflācija ir augsta, šobrīd pēdējie dati virs 4%, un gadā kopumā inflācija šogad ir nedaudz zem, bet tuvu 4%. Nākamajos gados inflācija nedaudz samazināsies, globālās enerģijas cenas ir samērā zemas, eiro ir diezgan spēcīgs, kas viss palīdzēs inflāciju mazināt, un arī dažas atsevišķas politiskās iniciatīvas, kā PVN samazināšana pārtikai, arī tas palīdzēs nedaudz šo inflāciju piebremzēt tuvākajos gados. Bet par likmēm runājot un kā tas ir ietekmējis Latvijas ekonomiku, tur noteikti svarīgi ir, kas notiek kreditēšanā. Un kopumā likmes jaunajiem kredītiem ir ļoti būtiski pazeminājušās, lielā mērā tieši šo Eiriboru krituma dēļ, un mēs arī esam redzējuši atbilstoši ļoti strauju kāpumu kreditēšanā. Gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību pusē kreditēšana aug, un tie tempi ir salīdzinājumi vien ar to, ko mēs redzējām iepriekš buma laikā. Vai tā ir problēma? Es teiktu, ka nē, tas joprojām ir no ļoti zema līmeņa. Mums kreditēšana, teiksim, uzņēmumu kreditēšana veido vien 15% no IKP, kas ir puse no tā, kas ir, piemēram, Eiropā. Ja, tā kā ļoti Eiropas līmenis ir ap 30% no IKP, uzņēmumu kreditēšanā mums ir 15%, tā kā mēs ļoti atpaliekam vēl šādā ziņā. Un vēl tur mums ir it kā ko augt un augt. Un skatoties uz ekonomiku kopumā, mēs esam redzējuši, ka šogad ekonomiku virza arī investīcijas, bet, lai gan kreditēšanā ir šī spēcīgā atkopšanās, liela daļa no investīciju stāsta šogad ir saistīta ar valsts sektoru. Valsts pārvalde 25. gada 6 mēnešos, tātad pirmajā pusgadā, veido to lielāko klucīti šajā stabiņā. Tātad lielākais devums investīciju kāpumā 25. gadā nāk tieši no publiskā sektora. Savukārt privātais sektors, atsevišķos nozarēs mēs redzam pat investīciju kritumu, šur tur ir kāpums, bet vidēji, es teiktu, ka tas nav tas vilkmes spēks noteikti šajā gadā. Pozitīvi ir tas, ka Eiropas Investīciju bankas aptauja liecina, ka tuvāko 3 gadu laikā 82% uzņēmumu taisās vai plāno investēt. Protams, tas nesaka, cik daudz viņi investēs un kādas tieši šīs investīcijas būs, bet vismaz pozitīvi, ka ir uzlabojies tas skats nākotnē, jo pērn vien mazākā 70%, 69% teica, ka viņi taisās tuvāko 3 gadu laikā investēt. Tā kā tās noteikti ir labas ziņas. Tagad jautājums, kā tās investīcijas izskatīsies, kā viņas tiks finansētas. Jo principā Eiropas Investīcija banka stāsta, ka Investīcija bankas aptauja stāsta, ka 75% no investīcijām tiek finansētas no iekšējiem resursiem. To saka paši uzņēmēji. Līdz ar to, lai gan mēs redzam ļoti strauju kāpumu kreditēšanā, tāpat tas pamata noteicošais faktors tam, cik strauja investīciju izaugsme var būt, ir tas, kā iet uzņēmumiem, kā iet ar uzņēmumu pelnītspēju. Un uzņēmumu pelnītspēja ir nedaudz mazinājusies pēdējo gadu laikā. Tas noteikti. Tā raustītā līnija rāda par kopējo situāciju nefinanšu uzņēmumiem, tātad kopumā uzņēmumiem ekonomikā, un tad ir atsevišķas nozares, kurās labā ziņa ir tā, ka pēdējā laikā izskatās sāk iet uz augšu situāciju. Piemēram, būvniecībā, arī transporta nozarē nedaudz tā rentabilitātes līknīte ir pavirzījusies uz augšu. Bet tomēr, lai mēs redzētu tādu strauju un noturīgu kāpumu investīcijās, mums noteikti būtu vajadzīgs redzēt arī to, ka šī rentabilitāte uzņēmumiem aug straujāk un nostiprinās arī nākotnē. Līdz ar to jāsaka, ka konkurētspējas problēmas, kā jau redzējām, varbūt šobrīd nevarētu runāt par ļoti asām konkurētspējas problēmām, bet nākotnē tā noteikti ir lieta, par ko ir jādomā un jādomā aizvien vairāk. Konkurētspēju mēs veicināt varam tieši vecā pieeja, veicinot investīcijas. Investējot automatizācijā, investējot savos cilvēkos, investējot gudrākā saimniekošanā, investējot dažādās mākslīgā intelekta un citos digitālos rīkos, kas var uzlabot mūsu uzņēmuma situāciju nākotnē un kas var uzlabot mūsu uzņēmumu konkurētspēju pasaulē. Un to arī ceram sagaidīt pozitīvi, ka uzņēmumi domā par investīcijām un plāno investīcijas nākotnē.
un cerēsim, ka arī ekonomika būs pietiekami spēcīga, lai uzņēmumu pelnītspēja varētu tā uzlaboties, ka arī investīcijās mēs redzēsim daudz lielāku un būtiskāku daļu, ko veido tieši privātais sektors. Paldies, tas būtu viss no manas puses.